Andris Rihards pēc uzvaras pār Supernovu. Treneri, lūdzu jūs komentārus par spēli. Paldies spēlētājiem, kad tik galā ar pozitīvo, negatīvo, vispār jebkādu veidu stresu un izrauga beigās arī uzvaru 2-1. Pārējiem paldies, kas visu organizēja un atbalstīja. Tas, manuprāt, arī būtisks moments, ņemot vērā, kādā situācijā mēs šobrīd esam. Un tie, kur būs saliedētāki ar kopīgiem mērķiem, visdrīzāk viņus arī sasniegs. Tā kā paldies visiem. Pretnieku treneris diezgan kritiski izteicās par spēlētāju stāvokli, kas tikko no jauniešu izlasēm atbraukuši. Pastāstiet, cik jums šī izlaša pauze vispār ietekmē gatavošanos spēlē? It kā netraucē, 2 nedēļas bija. Pēc tam diezgan laicīgi viss bija apakaļ. Nedēļu mēs varējām mierīgi gatavoties. Šoreiz es gribētu uzteikt, ka nebija nekāda problēma. Tas, kas tika izrunāts, tas arī bija izdarīts, bet, cik es saprotu, viņam taču blakus sēž cilvēks, tas, kas ir izlasē. Ja? Vienā no izlasēm. Ja? Tad jau tālu jau nav jāmeklē. Par spēli kopumā uzbrukumā sanāca pietiekami daudz momentus radīt. Arī pirmajā puslaikā Ivulānam bija iespējas. Varat teikt, ka arī viena no tādām kvalitīvākajām spēlēm uzbrukumā šajā sezonā? Jā, mums izdevās. U21 spēlētā gan bija vēlāk, bet mums izdevās tajās dienās to kopēju ideju izdarīt. Ja? Ņemot vērā, kad Supernovai tie aizsargi nav tie ātrākie, mēs mēģinājām tās izmantot savus ātruma īpašības. Evalons, tas pats Ivulāns, Bangurā, tad viņi pietiekoši ātri, Sadika, Saleh arī ātri, un tad ir Kļevinskis un Rēķis, kuri arī ātri, bet viņi no dziļuma vairāk spēlētā, un tā rotācija bija laba, un tas mājasdarbs, ko mēs izdarījām, manuprāt, izdevās pirmajā puslaikā diezgan labi, izņemot tāds nepatīkams, ka mums 9 stūri bija pie mūsu vārtiem. Jā, vienam puslaikā tas ir ļoti daudz. Otrajā puslaikā mēs samazinājām, viņiem bija vispār kāds stūris. Jā, bija krietni mazāk. Un tādā ziņā to mums izdevās samazināt, bet tāpat laikā, kad vārds ielaidām, it kā visi esam vietās, kaut kur viens rikušiets, otrs, trešais paslīdam, it kā mēs tāpatās arī aizvadījām arī treniņus, vajadzētu tā kā adaptēties, bet krītām kaut kādīgi pārāk daudz. Ar ko ir saistīti tie stūri sitieni? Tā ir tāda sagadīšanās vai tur kaut kāda sistemātiska lieta tam visam apakšā? Es teikšu tā, ka tuvāk vārtiem saviem un pretiniekiem tur vajag pēc iespējas vienkāršāk nospēlēt. Līdz ar to, ja ideja ir kaut kāda pārāk liela, tad tas prasa laiku un vienkārši viņi nespēja realizēt. Ja? Jo ņemot vērā, tās ir pēdējās trešdaļas, gan mūsējā pēdējā trešdaļa, gan uzbrukumā, tur daudz laika neviens nedos domāt. Ja? Laukuma vidū redzam, ja vēl vidējā blokā spēlētāji, tad mums ir laiks krietni vairāk, un tur tās darbības ir krietni apzinātāks. Šeit sanāca tā, ka ļoti vienkārši. Ja, kā kaut kur varbūt korpusu vajag pielikt, kaut kur to pieskārienu ātrāk uztaisīt un pretiniekam mums virsū gribējām kā labāk sanāca 9 stūri. Par personālajām nedaudz. Alans Kangars šodien sāk uz soliņa. Viņu ierastā, kas esam redzējuši, sākot starta trīniekā tieši centrā. Kāpēc šodien izlēmāt viņu atstāt ārpus pie starta? Alans uz izlasi jau Daugavpilī, ka mēs viņu nomainījām, viņu mugurpusēs muskulis sāpēja. Mēs viņu principā nedēļu vispār neizmantojam, un uz U21 izlasi viņš aizbrauc jau daudz maz gatavs, bet viņam tik un tā tūs, ka tur bija izveidojusies, un to arī uzreiz ziņojam U21 izlasē. Principā jau pēc Daugavpils viņi mēģināja arī iesaistīties tajā jautājumā, un šobrīd arī Vācijā viņš iznāca uz 30 minūtēm. Bet tur ātrums vispārējais nedaudz devu zināt par to, ņemot vērā, ka mums tomēr vēl 7 spēles jāspēlē, viņam arī ir jauniešu izlasē spēles. Viņš ir viens no vadošiem mūsu spēlētājiem aizsardzībā, bet tāda situācija ir, kad jāiziet ārā no viņas un atradām risinājumu. Alans iznāca uz mājiņu tik, cik viņš varēja. Ņemot vērā, ka beigās varbūt tas plašums nebija tik liels un tie ātrumi nebija jāpalielina, tad viņš diezgan noderīgs, ņemot vērā, kad beigās jau tur tāda gaļas mašīna aizgāja.
Un par kreisās malas aizsardzību šobrīd Launs nevar spēlēt. Atceros, ka kādu mēnesi, pusotru atpakaļ šeit tieši salīdzinājāt. Viņus teicāt, ka Molotkovam pieklibo aizsardzības darbības, bet vismaz šodien šķita, ka tā stipri viņš neiekrita un kopumā tā diezgan kvalitīvi abos galos spēli nodemonstrēja. Vai varat tam piekrist un redzat arī kaut kādu progresu viņam tieši aizsardzībā? Nu, es teiktu tā, ka ar aizsardzību viņam, ja viņam jāstāv vienkārši zonā, viņš to darīs diezgan bieži. Viņam maz problēma ir, bet tagad viņam jāizbīdās, jādomā, jānodod spēlētājs, viņam jāveido komunikācija, tad rodās. Es pat teiktu, ka viņš vairāk progresējas uzbrukuma darbībās. Viņš biežāk ir pretinieku laukuma pusē, biežāk viņš sit pa vārtiem, centrē. Tur viņš ir uzņēmis, ņemot vērā, kad iepriekš, priekš maniem viņš asociējas, ka pār centram dažreiz pāriet un ja pāriet, tad īsti nezinu, ko darīt, vismaz virslīgas līmenī. Šobrīd viņš ir pielicis. Arī 1-pret-1 darbībās ir labāk, bet, tā, kad ielaidām vārdus, viņš turpatās kaut kur blakus bija. Ja. Tomēr tur jāmācās nosakt tuvais, tālais stūris, komunikācijā, vārdsargu. Ņemot vērā, ka mēs gribam, lai viņš piedalās gan aizsardzībā, gan uzbrukumā, viņam nedaudz tā, teiksim tā, varbūt tas arī pie izvietojuma cita jauniešu izlasēs. Viņš dažreiz spēlē kā trešais centra aizsargs. Šeit tomēr viņam jāspēlē pa visu malu. Un tas apjoms, un ņemot vērā, ka viņam tas high speed running ļoti labā līmenī ir. Ja, viņš ir viens no labāk attīstītākiem tajā, bet līdz ar to tas arī prasa kaut kur hamstringu pārslodzi. Mēs tomēr skatāmies monitoriem. Gribam, lai viņš to sezonu tādos pacēlumā aizvadīs. Un uzvaras vārds tieši iesita Bangurā, kam pirmie vārti arī virslīgā. Pastāstiet, cik vispār kāds pašam bija sajūts, ka tieši viņš iesita un cik tur vajadzēja pacietību, lai, teiksim, to sagaidītu? Pacietību vajadzēja lielu, un es jau spēlētājiem teicu, ka principā viņi bija pacietīgāki nekā es šodien. Tā kā paldies viņam par to. Bet maziņš tāds varbūt tās no treniņa cikla varbūt atziņa tāda, ka principā vakar Salē un Bangurā bija jāspēlē sastāvā. Nebija jābūt Ivulānam un Evalonam. Bet šodien salikās tā, ka Ivulāns ar Evalonu izgāja šodien sastāvā, uztaisīja pirmos vārdus, un Bangurā iznāca uz maiņu un iesit vārds. Tā kā kaut kādīgi sensitīvi tas salikās kopā. Un bija jau viena situācija, kad izgāja principā 3-pret-1. Ja? Bija Bangurā, Salē un Kļavīnskis. Āfrikāņi viens otru jūt ļoti labi. Viņš principā varēja atdot Rudolfam Kļavīnskim, viņš bija labākā situācijā, atdeva Salē, kur bija jāgūst vārti. Ja? Tādā ziņā tas mums jāmācās ir. No vienas puses atbalstīt savējos. Ja? Tad es dzirdēju pa Nikolato, kad problēmas kaut kādas ir ar to, jebkuros apstākļos jāmēģina atbalstīt. Ja, un viņi man treniņos principā to ikdienu parāda, kad viņi meklē savējo. Protams, jāmācās, ja grib nākamajā līmenī. Nebūs visu laiku savu brāļu apkārt. Bet nekas jau nepareizs nebija. Vēl pēdējais pirms spēles redzēju, ka tāda pāris minūšu sapulcīti jums bija ar bumbu padevējiem. Viņam arī kaut kādi tiek uzdevumi doti vai norādījumi? Nē, viņi vakar uzvarēja Baltijas līgā uz 16. Saprotiet, ja? Šodien pēc vakardienas atzīmēšanas viņi atzīmēja vakar futbola spēlēja krietni vēl. Ja? Nevis kaut ko, bet futbola spēlēja. Un tādi saguruši izskatījās, nemotivēti. Es viņam vienkārši izstāstīju, kad vakar viņam mums padeva, šodien viņi padod mums, un klubā mums tā pieredze, ka mēs viens otram palīdzam. Ja? Un, es neko viņam vairāk arī neteicu. Mans uzdevums bija, teiksim tā, papildus nomotivēt. Var jau vienkārši teikt, atnāc mums padot, neko nepadot, bet, ja redz problēmu, tad es labprāt pateikšu. Ja? Un mēģināsim atrast kopēju valodu. Vieglāk būtu pateikt, ko viņi atnāca un tā tālāk. Nē, viņi visi saprata un bija ļoti laba enerģija. Ja? Katra bumba, ko iedod bumbu padevējs, it sevišķi spēlēt mājas spēlēs, ir ļoti būtiski. Ja? Latvijas arī nacionāla līdelis arī ļoti svarīgi, ka tā nav kārtējā spēle, kur padosim bumbas, bet tā ir kārtējā komandas spēle, ja, kopā, kur mums jāuzvar. Ja. Un šeit paldies puišiem, kad viņi saprata, mēs labi sapratāmies un pareizā enerģija, pareizā attieksme. Man šaubu nebija, ka maz sarunu vienkārši atgādināt. Kaut viņi arī vakar atdeva daudz emocijas, bija saguruši, bet viņi savu darbu izdarīja. Un paldies vispār, ka viņi atbrauc uz Jūrmalu svētdienā.
Ja, tā arī audzināšanas daļa, ja, mūsu klubā. Bumbas padod virslīgai U14, U15, U16. Ja, principā U16 dažs labs var arī virslīgā spēlēt, bet viņiem tā pieredze ir iedot gadu laikam. Viņi vismaz saprot, kas tas tāds virslīgi ir. Ja, jo man ir bijuši tādi pārsteidzoši momenti, kad spēlētājs debitē ātrāk uz laukuma virslīgā, nekā viņš vispār ir redzējis kādu spēli. Tāds variants arī ir bijis. Tā kā tā. Paldies. Paldies. Ervīns Pērkonis šodien pēc zaudējuma futbola klubam Meta. Treneri, lūdzu jūs komentārus par spēli. Paldies puišiem, kuri tādā diezgan sarežģītā situācijā priekš mums izgāja un, manuprāt, aizvedīja pietiekami labu spēli. Rezultātu ziņā laikam sliktākais scenārijs, jā, kaut kur pirmais puslaiks ne līdz galam izdevās, otrajā krietni labāk, bet, protams, tāds vārds, kā mēs ielaidām, tādā spēlē es biju gaidījis, ka abas komandas, ja gūs vārds, tas būs tā ar gaļu. Apmēram tā kā mēs tur, jā, caur daudzām kājām, caur kaut kādiem blokiem iziet bumbu, jā, bet tā kā mums sit iekšā, diemžēl, tādās spēlēs tas ir pārāk vienkārši. Tie ielaistie vārti vairāk tieši individuālas kļūdas? Pirmie ielaistie, jā, tā divas individuālas kļūdas gan flangā, ka mums apspēlē, bet principā pēc tam centriem bumba lido tieši galvā. Mūsu spēlētājiem viņš kaut kā pieliecās neveiksmīgi, tur mēģina kaut ko, tur vienkārši jāstāv un jāpagrina tā bumba, lai viņi iziet ārpus soda laukumu. Man liekas, tur pat uzbrucējs īsti negaidīja, ka viņam tā bumba trāpīs. Es, pat pēc video nevarēju saprast, bet ja viņš tur vēl norientējās, tad vispār top vārti priekš uzbrucēji, ja, bet skaidrs, ka tur aizsargam jāspēlē. Pie tam, kad tikko viņš bija U21 izlasē, neizskaidrojami. Ja otrie vārti arī tikko guvām, izlīdzinājām, kas mums strateģiski arī nav sliktākais scenārijs, ja, bet mēs kaut kur skrienam, tūlītās sitīsim otros, kaut kāds disbalans, bumba zem kontrolas, sākam driblu, pazaudējam, atkal visi kaut kur skrien, kaut kāds hauss pilnīgākais. Ja, tur. Un līdz ar to soda laukumā arī aizsargs. Viņam pretspēlētājs parāda, ka viņš sit, viņš jau ir apspēlēts. Tā izsirāties nevar. Par uzbrukumu vismaz pirmajā puslaikā šķita, ka diezgan labi to spēli izbūvēt, bet tāda pēdējā piespēle tās labs noslēgums pietrūka. Piekritīs tam vai kopumā neesi ļoti apmierināts ar uzbrukumu? Nē, esmu apmierināts ar uzbrukumu, jo mums kopumā šodien bija 5 centra pussargi laukumā nomināli un 3 malēji aizsargi, kas tur izmētāti pa dažādām pozīcijām. Tāpēc saku, jā, šajos apstākļos paldies puišiem un skaidrs, ka mums tieši uzbrucējs pietrūka, tāds izteiktais uzbrucējs, jā. Pamēģinājām tur uzbrukošo pussargu un jā, kaut kur mēģināja, kaut kas sanāca, bet skaidrs, ka nav viņa pozīcija un daudz asāks viņš būtu laukuma vidū, jā, bet tad atkal mums kaut kas būtu jāmeklē priekšā un nonācām pie tāda sastāva, ja, bet pirmais puslaiks arī parādīja, lai gan spēle nebija slikta, vienkārši kaut kas nevedās uzbrukumā un arī sitiena nebija un otrajā, protams, krietni labāk un jau beigās, kad tas spiediens, tad jau kaut kas sāka veidoties arī. Arčuns Marčuks, tāds pozitīvais pēdējo 2 spēļu kontekstā, abās spēlēs guva vārtus, pastāstīja, kā vispār šis spēlētājs progresēja sezonas laikā un kā vispār vērtē to viņa sniegumu šobrīd. Pozitīvi, kā no kāda skatu punktu to skatās. Gūtiem vārtiem. Bet jūs analizējat arī zaudētos vārtus komandas vai tikai gūtos vārtus? Ja mēs paskatāmies zaudētos vārtus tajās spēlēs, kur viņš guva arī pret Riga, 2 pēdējie, ja no kuras spēlētāji, no kuras zonas atnāca šodien, otrie zaudēties vārti, no kuras spēlētāji atnāca, jā, kļūda. Tā kā tas, protams, ir pozitīvi, ka jūs atzīmējat, jūs redzat protokolā, gūtie vārti, super. Jā, arī spēlētājiem labs iemesls ielikt savu storijos, kad viņi gūst vārtus, bet futbols nesastāv tikai no vārtu gūšanas. Ir vēl daudz citu elementi. Ja, tas, ka viņš uzbrukumā ir bīstams, labs un ātrs un mēģina apspēlēt un uzņemās un tēmēts uz vārtiem, tas ir ļoti pozitīvi, bet diemžēl viņš nav uzbrucējs. Viņš ir tomēr pussargs un pussargam jāmāk arī aizsargāties. Un ar to šobrīd ir problēmas un no tā mums arī rodās problēmas. Ja, bet kopumā, protams, ka jauns spēlētājs, daudz jāstrādā tieši pie aizsardzības, ja, darbībām, pie taktiskajām lietām, kopumā viņa progress man patīk, viņa attieksme man patīk, bet skaidrs, ka, ja jūs gribat tur skatīties uz spēlētāju tā
Globālāk nepietiek ar to, ka mēs paskatāmies, vai viņš gūst vārds vai negūst. Jā, ir ļoti daudz vēl citu elementu, kuros viņam ir jāpieliek kārtīgi. Un Mārcis Ošs spēles izskaņā devās laukumā, viņam arī piespēles tālās tika darīts. Tas bija vienīgais plāns vai tāds vienīgais efektīvais plāns, ko to brīdi redzējāt? Pārtraukumā izgāja Sprūgts arī kā uzbrucējs, centrālais, un vairāk mums uz soliņa īsti uzbrukošo spēlētāju nebija. Un, protams, ka Mārcis arī īsti nav gatavs, jo, kā jūs teicu, mums ļoti daudz savainojumu arī no izlases. Mums atgriezās spēlētāji ar savainojumiem un ir izkrituši uz ļoti ilgstošu laiku. Tas mums arī diezgan spēcīgi iedragāja visu, un mēs sapratām, ka jau tur spēles beigās būs laikam daudz centriem, daudz cīņas. Kaut kur pie standartiem viņš var palīdzēt, tāpēc tas jau drīzāk bija tāds plāns C, jo plāns B jau bija pirms tam, ka mēs uzlaidām Sprūgtu. Tāpēc tāds vienīgais, kurš mūsuprāt varēja mums kaut ko iedot, pa lielam mēs arī guvām vārds tajā brīdī, kad viņš tur bija. Tur bumba laikā pa tiem sodu laukumiem atlec veiksmīgi, tāpēc tādā ziņā viņš tur bija, bet skaidrs, ka gribētos, lai ir arī citas opcijas, bet, kā jau teicu, šajā situācijā te īsti mēs nevaram neko vairāk prasīt, tā kā bija, tā bija, tāpēc vēlreiz gribu pateikt paldies spēlētājiem, kuri tiešām, tie, kas padziļinātāk seko mūsu spēlēm, redzēja, ka daudz spēlē ne savās pozīcijās, kas ietekmē arī spēles kvalitāti, protams, bet kopumā ar viņu teiksim, sniegumu pašadēļ esmu apmierināts, bet skaidrs, ka tādās spēlēs grūtās, ja tu to neizšķirt, jau esi, teiksim tā, var teikt, iekodies, izvilcis ar zobiem, tad jāmāk arī nosargāt. Un kāda ir situācija ar tiem savainojumiem? Arī tikko teicāt, varbūt varat vairāk pakomentēt. Tie, kas bija U21 izlasē, 2 šodien bija laukumā, viņi izskatījās, teikšu godīgi, vāji. Es nezinu, kas notiek izlasēs, joprojām gaidu atskaiti, varbūt atlidos kaut kur uz e-pastu vai ko viņi tur izlasē dara, kā trenējas, kādas slodzes, bet teica, ka baro labi vismaz. Un divi kas nebija, viņi guva savainojumus, un es vispār nesaprotu, U21 izlases gatavojās spēlē ar Vāciju un aizvadu pārbaudas spēli tur pāris dienas iepriekš ar Tukumu. Vai stilistiski Tukums ir līdzīgs Vācijas U21 izlasei, vai kā notiek tā gatavošanās, es nesaprotu, vai tā spēle vajadzīga spēlēt ar virslīgas komandu, kas, teiksim, tā mums tur salauž spēlētāji, teiksim, tā kā tas ir, Vai tas ir vajadzīgs, tīpaši pāris dienas pirms spēles, es tā īsti nesaprotu, kāpēc tas bija vispār nepieciešams, vai tad jāspēlē kāda spēcīgāka komanda, kas piespiedīs to U21 aizsardzībā, lai viņi tā kā patrenējās pirms Vācijas, jo, cik es zinu, pēc statistikas un pēc visiem datiem pret Vāciju, laikam, īsti nesnāca gūt vārds tā kā pret Tukumu, tāpēc tas man nav izprotami, bet, tās traumas gadījās, plus futbola komanda ir dzīves organisms, kādam, muguru sapūš spēlētājiem, kaut kur viņš izkrīt no treniņa procesa, tur vienam kaut kas vakar tur paslīd treniņā neveiksmīgi, kaut kas iesāpās, kaut kas sāk vilkt. Ir lietas, kuras mēs vienkārši nevaram kontrolēt, mēs viņas pieņemam, tāpēc saku, tādi apstākļi mums bija, kad mēs praktiski šīs 2 nedēļas, pirmā nedēļa bija ļoti laba, gatavošanās posms, tad jau mums atnāca pirmā ziņa no izlases, ka viens ir traumēts. Mēs sākām jau kaut ko koriģēt sastāvus, tad otrs traumēts, mēs sākām koriģēt, tad viens mums izkrīt no mūsu sastāvu, otrs izkrīt, vakar izkrīt, un daži spēlētāji, kas šodien izgāja laukumā, viņi iespēlēti bija vakar treniņa beigās, kad mēs spēlējām futbolu, 12 minūtes. Viņi tika iespēlēti tajā pozīcijā. Nevis 2 nedēļas, kā vajadzētu būt teorētiski, jo tomēr diezgan atbildīgi šodien spēle bija. Tāpēc ir kaut kādi apstākļi, kas to visu ietekmē, bet vēlreiz saku, tāpēc man prieks, ka spēlētāji izgāja un maksimāli, ko viņi varēja, viņi laikam atdeva, bet ļoti žēl, kad neizdevās tomēr to koncentrēšanos saglabāt spēles beigās, un es domāju, ka varbūt likuma sakarīgāk vai kaut kur pelnītāk, tomēr tas neizšķirts būtu, jo abas komandas meti bija pirmajā puslaikā, labāk mēs laikam otrajā bijām labāki, un es domāju, ka neizšķirts tomēr būtu tāds godīgāks iznākums, bet sportā ļoti reti, kad ir tas godīgais iznākums. Paldies! Paldies!